Mēs turpinam svētrunu sēriju par Kristus dzimšanas dienu. Ja? Tad, kas ir Kristus dzimšanas dienā galvenie personāži? Tas ir, protams, Jēzus, kas pats jubilārs, kas piedzimis. Ja? Tad ir Marija, Jāzeps, Austrumu gudrie un arī gani. To Mārtiņš pagājušajā svētdien jau lasīja to raksturvietu, ka gani atnāca, kad Jēzus piedzima Betlēmē. Viena no pirmajiem, kas atnāca pie viņa, bija gani. Vietējie gani, kas tur ganījās. Un mēs arī skatījāmies, es nezinu, kādas jums ir Ziemassvētku tradīcijas. Mums Ziemassvētku tradīcijas viena ir, ka mēs skatāmies viens pats mājās, pirmo daļu. Mēs arī skatījāmies kaut kad pāris dienas atpakaļ. Un Kevins Mūk no tiem laupītājiem, zinu to filmu, ja? Kevins Mūk no tiem laupītājiem, viņš ieskrien tajā Betlemē, tur, kur tas Jēzus stāsts. Un viņš paslēpjās kā gans, tur paslēpjās kā gans, noslēpjās no tiem laupītājiem, tās baznīcas. Un, kurš ir gājis ganos? Ir kāds gājis ganos? Tu esi gājis ganos, ja? Govis ganīt? Ja? Tu arī esi gājis, ja? Pie vecmāmiem palīdzēja, ja? Un cik tev bija gada? Es arī esmu gājis ganos, un varbūt teikt nevis ganos, bet pārsējis govī, tur veidis govi no viena virziena, bet govis vairāk. Govi, teļus, un tā interesanti, ka mums Latvijā, lai gan mēs skaitamies arāju tauta, mums ir daudz cilvēki, tādi jau vecāki, ja, kā es jau bijuši ganos, un ganījuši lopiņus un zina, kas tas tāds ir dzirdējuši. Nav nekas tāds jauns. Lukas evaņģēlijs, lasīsim no Lukas evaņģēlija 2.8, kurš ir aprakstīts par šiem ganiem. Lukas evaņģēlijs 2.8. No 2.8 līdz 18. Un gani bija ap to pašu vietu laukā. Tie nomodā būdami sargāja naktī savus lopus, un tā kunga eņģelis pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģelis tiem sacīja: nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Jo jums šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Un to ņemieties par zīmi, jūs atradīsiet bērnu, autos ietītu un silē gulošu. Un piepeši tur pie eņģeļa bija debespulku draudze, tie slavēja Dievu un sacīja: gods Dievam augstībā un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts. Un kad eņģeļi no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gādini runāja savā starpā: ejam tad uz Betlēmi raudzīties, kas noticis, ko tas kungs mums līdz paziņot. Un tie steigdamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu silē gulošu. Bet to redzējuši, tie izpauda to, ka tiem bija sacīts par šo bērnu, un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par vārdiem, ko gani tiem bija sacījuši. Pazīstam raksturvietu vienmēr lasam Ziemassvētkos, un tie gani vienmēr ir, mēs redzam, ka tie gani bija netālu, un eņģelis viņiem parādījās, un saka: pestītājs ir dzimis, ejiet raugaties, un stāstiet citiem, un tāds unikāls gadījums, ja, ka es atceros, ka mums piedzima bērni mums vismaz pirmajiem diviem, ja, kas atnāca ciemos. Viena no pirmajiem bija no draudzes vadītāja. Mēs vien pārsteigti atnāca, tur uzdāvināja lācīt, tur sveiciet jums tā, un ka šeit pirmie, kas atnāca, bija gani. Un tā ļoti interesanti, ja, ka apraudzīt bērnu, ja, pirmie bija ne radinieki, ne draudi, ka pilnīgi sveši cilvēki, bet gan, ja. Un tad lasot to raksturvietu un domājot par šo tematu, man radās 3 jautājumi. Kāpēc ganiem vajadzēja iet apraudzīt Jēzus? Kāpēc ganiem eņģelis uzrunāja? Un tad ir, un es domāju, apskatīt šos 3 jautājumus, un arī mūsdienās draudzē tiek runāts, piemēram,
Tas otrs jautājums būtu, piemēram, Edvards, kas brauc sludināt pie mums. Mums ir 2 apmaksāti mācītāji draudzē, Toms un pilna laika kalpošanā, kas kalpo draudzē, centru draudzē Liepājā. Tas ir Toms Bērmaks, kas sludina, un Edvards, kas arī pie mums atbrauc vienreiz ceturksnī vismaz. Viņa oficiālais amats ir mācītājs Gans, kad viņš sludina daudz mazāk, pat varētu teikt reti, un viņš uzdevums rūpēties par to. Ja? Un trešais jautājums būtu kas tevi gan? Ja? Tad gribu apskatīt šos jautājumus. Kāpēc šajā stāstā ir gani? Kāds sakars lauksaimniecībā fermeriem ganiem ar Jēzus piedzimšanu? Un pirmais, ko es gribu vērst uzmanību, ir tas, ka tie gani, kas tur netālu atradās, kas ganīja aitas un kazas, iespējams arī kamieļus, vēl kādus tos ēzlīšus, viņi nebija tādi gani, kad mēs esam, mums kaut kāda pieredze ir, jā, dažiem no mums, jā, kas ganīja govis, vai man ir prieks īstenībā redzēt, ka Latvijā arī aitkopība ir tagad paliek modē, un man darbs saistīts ar braukāšanu apkārt pa Latviju, tad es vairākās vietās redzēju aitas ganāmies, tik netipiski priekš Latvijas ir. Tie gani, kas bija tajā laikā Betlēmē, bija pilnīgi savādāki no Latvijas saucamiem ganiņiem. Pilnīgi savādāk. Viņi bija pirmkārt klejotāji. Viņi klejoja kopā ar savu baru. Ja? Viņi bija, kad apmetās mājās, bet pārsvarā viņi klejoja, jo tā specifika, tā aitu ganīšana, vēl citu pārsvarā aita bija, ko ganīja, bija tāda, ka nepietika tā zāles. Izraēla nav slavena ar to, ka viņam baigās tur zāļu pļavas, ja? Viņi nevar vienkārši, kā es bērnībā, pārsēja govi un viņi tur ēd, nav nekas tur. Viņiem bija jāmeklē šīs zāļainās ganības. Viņiem bija jāmeklē, viņiem bija jāklejo. Vienā vietā apstājas ar baru, lopiņu pāēd, un tad iet tālāk, un atkal meklē. Un tad viņi tur vesels process tur dalīja, aitas ir ielējā, kazas gana augšā, un tad viņas atvieno atpakaļ, jo kazām patīk tur tās lapas apēst, un tur tāds vesels process, bet tam visam viņu dzīvesveids bija klejotāji. Viņi nenāca vakarā mājās panorāmu skatīties. Viņiem bija klejotāji, viņi dzīvoja kopā ar tām aitām. Viņi viņas apsargāja. Tad viņi bija bruņoti. Jā, viss, ko es atceros bērnībā, bija bruņots ar mazu kaut kādu viciņu. Jā. Viņi bija bruņoti. Jā. Viņiem bija tās ganu slingas, jā. Ganu tas tāds riktīgais, tāds bombas, ar ko uzdot virstu ganu vēzda, jā. Un tur ar ko iet tas koks. Jā. Tad viņi bija bruņoti arī. Jā. Viņi vienmēr grupās bija kaut kādās. Un viņi burtiski dzīvoja kopā ar aitām un kazām ar tiem dzīvniekiem. Viņi burtiski nakšņoja ar viņiem kopā. Tas ir pilnīgi savādāks, tas tā kā priekš mums latviešiem, arāju tautai saucamajiem, mums ir pilnīgi tāds nesaprotams dzīvesveids. Ja? Tad mēs skatāmies tagad, citreiz man puikas seko līdzi tur tiem cīņu dažādiem sporta veidiem, tur tagad ir dominē no Krievijas, no tām arī mazajām ganu tautām. Un kad viņi cīnās, viņi kaut ko uzvar, viņi vēl pilnīgi galvā to aitas, to cepuri pilnīgi. Viņi tā lepojās ar savu to, tas, kas viņiem ir nacionālais tāda lieta. Un arī ebrejiem šī bija nacionālā lieta. Aitkopība, tas bija pamats. Vispār aita, ave, tas bija kaut kas tāds, kas bija mītisks, svarīgs, būtis ebreju tautas kultūras, vispār identitātes pamatā. Kāpēc tas tā bija? Ļoti vienkārši es pats nebiju ievērojis to. Pašā Bībeles sākumā Ādamam bija 2 dēli. Viens bija Ābels, viens bija Kains. Ābels bija aitu gans. Viņš ganīja aitas,
Un jau pirmā viņš pienesa upuri, jau aitu kā upuri. Mēs lasām par Ābrahamu. Ābrahams bija aitu gans. Mēs lasām par Īzaku, par Jēkabu, par Mozu. Pat Mozum bija vajadzēja atrasties tuknesī, un kad viņš bēga no Eģiptes, viņš kļuva par aitu ganu. Uz 40 gadiem. Un kur vēl vairāk par Dāvidu? Mēs lasām par Dāvidu, kad Samuels nāk meklēt nākamo jūdu ķēniņu, viņš atrod Dāvidu ganām aitas. Un mēs zinām visu to slavenos stāstus par Dāvidu ar to ganu lingu, ja, ka viņš tur nogalinājis gan lauvu, gan lāci, gan... pēc tam arī Goliātu, bet viņam jau bija pieredze aizsargājot savas avis. Un mēs redzam, tas ir, ka ebreji vispār kā tauta bija gani klejotāji. Viņu galvenais cilvēks, piemēram, tur Ābrahams, Īzaks, Jēkabs, Dāvids, ja, bija pats gans. Viņš bija gans. Un ir dabiski arī, piemēram, mēs redzam, ka tie ebreju brālēni, ja, ir tie radinieki, ja, arābi, viņi arī asociē sevi kā klejotāji. Mūsdienās var sastapt to. Īstenībā pat tajā pašās vietās, kur ir Bētleme, joprojām kādreiz bija, es nezinu, vēl tagad ir beduīnu tie gani, joprojām gan aitas, joprojām tur klejo. Joprojām šis dzīvespēks nav apstājies, viņš joprojām ir. Un mēs redzam, ka viņš ir pilnīgi tajā identitātē. To tautu apkārt, kas tādā veidā dzīvo, ir viņu identitātē. Un pilnīgi par to pirmo ķēniņu, mēs zinām to ķēniņu zīzlis, ja, viss tās, viņa asociējas ar tām galveno ganu, kaut ko tādu. Un tad mēs lasām arī ļoti tipisku tādu aprakstu vecajā derībā. Es varētu pieminēt daudzas lietas par šo tematu. Es tā ļoti virspusē. Es pieminēšu tādu vienu slavenu vietu, bet tādu, kur tas ļoti labi parādās. Tas ir Ecehēla grāmatā, 34. nodaļa. Un tur diezgan, es gribētu izlasīt diezgan garu to. Tur mēs redzēsim 16 pāns gribētu izlasīt. Varbūt tu Lām gribētu izlasīt. Es ieliešu to kaut ko padzert. Ecehēla 3.6. 3.4 atvainošu. No 1. līdz 16. Cilvēku bērns vērs savus pravietojumus pret Izraēla ganiem. Saka tiem ganiem, tā saka Dievs, tas kungs, bēdas Izraēla ganiem, kas ganīšu tikpat paši sevi. Vai ganiem nebija avis ganīt? Jūs viņu pienu gan dzerat, ar viņu vilnu ģērbieties un kaujat taukās, bet avis vispārīgi jūs neganāt. Vājās jūs nekopjat un nespēcinat, slimās nedziedinat, ievainotās nepārsienat, izklīdušās nesadzenat kopā, pazudušās nemeklējat, bet ar tām rīkojieties varmācīgi un nežēlīgi. Tās izklīda, tāpēc, ka tām nebija gana, un izklīdušās tās kļuva plēsīgiem zvēriem par barību un pazuda. Manas avis maldās pa visiem kalniem un augstiem pakalniem, tās izklīdušas pa visu zemi, un neviens nerūpējas par tām un neuzmeklē tās. Tādēļ jūs gani uzklausiet tā kunga vārdu. Tik tiešām, ka es dzīvoju, saka Dievs tas kungs, tāpēc, ka manas avis kritušas laupītājiem par būmu un lauku zvēriem par barību, jo tām nebija gana, un mani gan nerūpējās par manām avīm, bet tikai paši par sevi. Tie neganīja manas avis, bet aprūpēja tikai sevi pašus. Tāpēc jūs gani uzklausiet tā kunga vārdu. Tā saka Dievs tas kungs. Es celšos pret šiem ganiem, es atprasīšu savas avis no viņu rokas un izbeigšu viņu gana amatu, lai tie negana paši sevi. Es atraušu savas avis viņu mutē, lai tās nav viņiem vairāk par barību. Jo tā saka Dievs tas kungs,
Redzi, es pats tagad rūpēšos par savām avīm un gādāšu par tām. Kā gans rūpējās par savu ganāmo pulku, tik līdz kā dažas no viņa avīm atšķīrušās no pārējā vara, tā es rūpēšos par savām avīm un centīšos dabūt tās atpakaļ no visām tām vietām, kur tās bija izklīdinātas, apmākušās un tumšās dienās. Es tās izvedīšu ārā no tautām un salastīšu tās par dažādām zemēm un aizvedīšu tās atpakaļ viņu pašu zemē un tās ganīšu Izraēla kalnos un lejās un visos apdzīvotos zemes novados. Es tās ganīšu labās ganībās. Izraēla augstajos kalnos būs viņu ganāmās vietas. Tur tās atdusēsies jauko nokalnu aplopus, un tur tām būs treknas ganības Izraēla kalnos. Es pats būšu savu avī gans, un es pats tās saguldīšu, saka Dievs, tas kungs. Nomaldīšās es uzmeklēšu, noklīdušās es salasīšu un atgādāšu atpakaļ. Ievainotās pārsiešu un slimās dziedināšu. Taukās un stiprās es pasargāšu. Es tās ganīšu, kā man tas liksies pareizi. Ļoti gara raksturieta, bet mēs redzam, cik dziļi tas iegājis ebreju tautas kultūrā, Dieva tautas kultūrā, ka Dievs saka, jūs esat savas tautas gani. Viņš saka tiem vadītājiem, jūs esat savas tautas gani, ja? Ka tas status bija tik augsts, kad jūs ganat šo. Kāpēc jūs neganat šo tautu? Ja, mēs redzam arī ļoti specifiskas lietas uzskaitīt. Ja? Ar vilnu ģērbieties, kaujat taukās, tātad ēdat jēra gaļu ēdat. Ja? Man bija interesanti uzzināt, kad viņi arī dzēra aitas pienu, ja, kas tagad nāk modē atpakaļ. Kazas piens ļoti vērtīgs, tas, tur, kam ar alerģijas var dzert, un ka viņi pārsvarā no viņa sējas ieru un to ēd. Ka tas dzīvnieks bija tik nozīmīgs, un mēs redzam arī, ka tas jērs tiek izmantots arī kā upuri jērs. Ja? Viņš tad auna ragi tika izmantoti kā trauki. Ja? Mēs redzam, kad Samuels leja eļļu virsū, viņš leja no tā raga. Ja? Ka mēs redzam, ka auna ragi tiek izmantot arī kā mūzikas instruments. Tas ir ļoti interesanti. Ja? Tas saucamais, tas, kur viņi pulši tie ebreji savās tajās svētkos, tādu. Tas ir no auna tā raga. Un tas ir ļoti interesanti, ka viņš ir tā saudzis visas tās lietas kopā, ka to nevar atšķirt. Un šeit Dievs pats runā, ka viņš es pats būšu savu avju gans. Dievs saka, ka es ganīšu savas avis, es rūpēšos par savu tautu. Viņš izmanto šo līdzību, ja? Ka viņš būs tas, kas ganīs. Kad jūs esat slikti gani, bet es ganīšu. Kad tas ir tik dziļi. Un tāpēc mēs varam redzēt no šī visa, mēs zinām, ka Ziemassvētku stāsta galvenais varonis ir Kristus, kas ir piedzimis, kas ir nācis pasaulē, šī gaisma, ka viņš ir galvenais. Bet šis ir tas fons, un mēs ieraugam, kāpēc gani atnāk pirmie. Kad Kristus par sevi saka, es esmu labais gans, un Dievs runā par sevi, es ganīšu savu tautu, es viņus salasīšu kopā, es par viņiem rūpēšos. Un tad piedzimst šis labais gans, un Dievs saka, gani jums ir piedzimis virsgans, ejiet skatīties, ejiet lūkoties. Tas tāds atkal kārtējs simbols, atkal norāda uz Dievu kā ganu, uz Kristu, un tāds kopējs, ka mēs paskatām tos vecās derības kontekstu, tad mēs ieraugām, ka tas nebija nejauši, ka gani atnāca, ka tas bija uz tādu norādi, uz to, ka Dievs ir šis gans, ka uz šo vecās derības tiem arī varoņiem, Mozu, Dāvidu, Ābrahamu, Jēkabu,
Un interesanti, ka tajā laikā, kad Jēzus dzima, ebreju tauta jau bija tajā apsolītāja zemē iegājusi, un viņu dzīvesveids bija mainījies. No klejotāju tautas viņi bija palikuši tādi, kas jau paliek uz vietas. Un šis sociālais prestižs ganiem bija jau nokritis riktīgi zemu. Viņš pat bija nokritis tik zemu, ka tie rakstu mācītāji un priesteri uzskatīja ganus tādus nešķīstus. Jo, man liekas, arī Mārtiņš pieminēja to pagājušajā svētdienā, ka viņi tur visu laiku ar dzīvniekiem, jā, mēs zinām, ja tur kādam lopiņam dzimstie kaut kādi jēri, vēl kaut kas, viņi nevar aiziet svētdienu uz dievkalpojumu. Jā. Viņi nevar. Viņi nevalda par savu dzīvi, jā. Viņi rūpē, viņiem visu laiku jābūt kopā ar viņam. Jā. Viņi tā kā atraušies no sabiedrības ir. Jā. Viņiem, es nezinu, kā jūs, kad es kādreiz dzīvoju arī tādā lopkopības, tādā, kā to teikt, karaļvalstī, nezinu, tādā. Tur, kur lopkopi valda vienā tādā zemē, Īrijā, kur visur, kur tu brauks, tu redzēsi govis ārā ganās. Visur viņas pilns vienkārši ir. Un tu redzi to tā kā pilnīgi tādu formas tērpu, kad iet tie lopu, tie gani, tie fermeri, iet viņiem ir tādi guminieki, netīri parasti drēbes, un viņš izkāp no izcili labas mašīnas, jo viņi pelna ar to lielu naudu. Bet viņiem bija viena problēma. Viņiem ļoti tas amats tāds, kā to saka, labi apmaksāts. Bet viņiem viena problēma, ka baigās maka no viņiem nāk. Un tur arī viena latviešu meitene, atceros, toreiz ģimenes draugs tur. Viņa bija tādā ģimenē, viņa palīdzēja, pieskatīja bērnus visus, un tas teica, ienāk iekšā mājās no tās smukās mašīnas, ienāk ar tiem zābakiem pie galda ēs un viss tā kūts smakas, viss tur, Un tieši tas pats bija ar tiem ganiem Betlēmē, ka viņi bija. Viņu prestižs jau bija nokrities no tiem, kad tas bija avju, tas Ābrahams bija gans, jā, ka viņš tur, viņi visi tur tie lielie ganāmpulki, jā, tur tas bija tāds dzīvesveids, kad viņš jau bija nokritis. Bet Dievs parāda, ka viņš neskatās, kāds ir tāds, varētu teikt, cilvēku, tas prestižs vai ne prestižs. Viņš parāda, kāds bija viņa nodoms no paša sākuma. Uz ko viņš skatās, ko viņš simboliski, kā viņš skatās uz savu tautu. Ko viņš vēlās sagaidīt no tiem vadītājiem. Un mēs redzam, nevienu vietā viņš pārmet ebreju vadītājiem, ka jūs esat slikti gani, jūs esat atstājuši savu ganāmpulku. Un, protams, kad dzimst ganu gans, viņš aitina vietējos ganus to piedzīvot. Un tas ir brīnišķīgi redzēt. Un tad gani iet un stāsta, ka ir piedzimis Kristus. Tas ir tāds, un pilnīgi, kad mēs redzam šo lielo fonu, kas ir vecā derība, mēs pilnīgi uzreiz saprotam, jā, mums ir piedzimis pestītājs, mums ir piedzimis Dievs, ganu gans piedzimis. Un mēs ieraugam to, un šo lietu atgādina visi, kas mēģina skaidrot Bībeli, ka ļoti svarīgi skatīties no konteksta, ka tas fons ir ļoti svarīgs, ka mēs varam izprast arī tās sīkās lietas, kas liekas citreiz nesaprotam. Jo citreiz, kas liekas acīm redzams, pat nosaukums, kad mums viņu paskaidro, mēs saprotam, tas īstenībā tā nozīme bija cita. Jo es, piemēram, skatījos nesen dokumentālo tādu YouTube klipu par, aizmirst, kā sauc, kā to čali, kas pa Ameriku braukā, tas ar cepurīti. Viņš iebrauc tādā pilsētā, Amerikā, mazpilsētā, tādā raktuvju pilsētā, kur visa pilsēta pieder raktuvēm. Kā? Jā, un tā pilsēta, raktuvju pilsētas nosaukums ir Bagdāde. Bagdāde, angliski. Jā, un es domāju, Bagdāde. Es zinu, Bagdāde ir tur austrumos galvaspilsēta, Bagdāde Irākai, ja? Es zinu, tāpatās Amerikā ir pilsēta Rīga, ja? Tur Pēterburga, ja? Tur, ka viņi nosauc.
Man uzreiz automātiski liekas, ka Bagdāda, viņi nosaukuši to pilsētu, Bagdādas vārdā, kaut kādā, tur nezinu, kas sakarā, varbūt tur karsts ir, tā kā Bagdādē. Mums citreiz bija padomju laikos teiciens karsts kā Taškentā. Tāpēc. Un viņš saka, kā šis nosaukums ir radies? Viņš saka, bija tētis ar dēlu, un dēls teica tētim, give me back, dad. Iedod man somu tētu, back, dad. Back un dad, un tas sanāca Bagdāda. Back, dad. Citreiz mums ar tāpat mēs skatāmies uz Bībeli, mēs ieraugam kaut kādas vārdus, kaut kādas sakarības, un mēs automātiski domājam ar savu pieredzi, ar savu kultūru, ar savu domāšanu. Tas ir tā. Bet, kad mēs uzzinām to nosaukumu, mēs tik tad saprotam, kā tas radies, un mums reiz ir sapratne. Tāpēc ir svarīgi, varbūt citreiz tāds, man ar sievu pārmet, kur tu to kaut kādu tur vēsturi stāst, tas nav tik svarīgi. Mēs varam ieraudzīt skaidrāk, kad ir šis koncepts, mēs skaidrāk ieraudzam tās lietas, kas notiek tajā brīdī, mēs varam arī saprast viņus. Un tad, protams, loģiski rodās jautājums, kāda vispār atšķirība, kas tur bija tur ebrejiem toreiz, kāda tur tie gani bija un kas tur... Kāpēc tas mums jāzina mūsdienās, tagad 21. gadsimtā, kāpēc tas ir svarīgi vai nesvarīgi? Mums tas svarīgi, īpaši mums, kā kristiešu draudzē, ir svarīgi, jo jaunajā derībā, piemēram, izlasīsim, arī mēs tiekam šādos pašos simbolos uzrunāti. Piemēram, 1. Pētera 5. nodaļā, liekas, tā ir pēdējā nodaļa. Vecākos jūsu starpā, tad pamācu. Es arī būdams vecākais un Kristus ciešanu liecinieks, nākamās godības dalībnieks. Ganiet Dieva ganāmā pulku, kas ir jūsu vadībā, nepiespiesti, bet labprātīgi, kā Dievs to grib. Nedz ar negodīgas peļņas dēļ, bet no sirds. Ne kā tādi, kas grib valdīt pār viņiem piešķirto daļu, bet būdami par priekšzīmi ganāmām pulkam. Un tad 4. pants, tāds ļoti interesants. Tad, kad augstais gans parādīsies, jūs saņemsiet nevīstošo godības vainagu. Ja? Jēzus tiek nosaukts par augsto ganu. Un mēs atkal ieraugam šo pašu vecās derības valodu, šo pašu valodu, ko Dievs lieto, ka mēs, kas esam vecāki draudzē, kas draudzes vecajai esam, izrādās, mēs arī ganām. Ganām, nevairs tādā burtiskā nozīmē, bet garīgā nozīmē. Un man bija īstenībā prieks, kad tu izgāji ārā, jo Artūrs tur sakāvās ar Dāvidu laikam. Un zin kā, tur nevarēja padalīt vienu mantiņu, un viņš bēdīgs izgāja ārā, atvēsināt galvu, un tad galvas teica, ko viņš tur bēdīgs. Es iziešu ārā, parunāšu ar viņu, un viņš ienāca atpakaļ. Zin kā, ka viņš ienāca atpakaļ, ka viņam arī bija svarīgi, ka ne tikai, ka es esmu atnācis, un ka man ir labi, kad visiem ir labi. Un kad mēs, kas esam vecāki šeit, ja, kas esam uzņēmušies kaut kādu atbildību, ka mēs pārvaldam to atbildību pār cilvēkiem, ne kā diktatori tādi, ka es pat esmu dzirdējis, man vairāk cilvēki pārmetuši, kāpēc, kad tu saki kaut kādas lietas, es vairāk par, kad mums lūkšanās, trešdienās ir, kāpēc tu nepasaki, ir tā un viss, tā ir un viss, un tā nav nekāda varianta. Un tāpēc, ka Kristus mums neaicina būt tādiem tā kā diktatoriem tādiem, bet viņš aicina ties, kas uzņēmušies atbildību šeit būt par priekšzīmi. Būt par palīgiem, ja? Pilnīgi citā nozīmē nekā pasaulē ir, kad mums ir kāds līderis un ka pasaka, tā ir un viss. Un ja tu man nepiekrīt, tad tu ej tālo ceļu, ja? Es te esmu vadītājs, ja? Jūs man nepiekrīt, tad jūs varat staigāt. Tas nav veids, kā draudzē vadītāji vada. Ja? Vadītāji draudzē vada ar priekšzīmi un vada tā kā gani. Ja es vairākas tās dokumentālas filmas šodien noskatījos par ganiem,
tiem ebreju ganiem. Tas veids kā, pilnīgi nesaprotams mums latviešu kultūra, tas veids, kā gans gana tās avis, varbūt jūs arī esat redzējuši kādu filmu, ir pilnīgi savādāks nekā mūsu Latvijā. Pilnīgi nesaprotams mums. Gans iet pa priekšu, un avis viņam viss seko. Un viņš iet, un viņš kaut kā tādas skaņas izveš, un tās visas avis valkās viņu pakaļ. Tas pilnīgi, es esmu redzējis, man ļoti patika Īrijā, kad tur ar suņiem gan sunis aizskrien, viss tās aitas aizmūk projām. Vai Latvijā, kā es esmu tās govis dzinis, tur, davai, ej, tur venta, aiziet, neklausas, zin kā viņi tur aiziet, tur kaut kur pie bietēm lapas garšīgās uzlēs. Bet šeit gans ganu no priekšas, ja? Ka viņš rāda piemēru vienkārši, viņš rāda piemēru un jūs sekojat. Un tas ir tāds, ka tas ir nevis kā, ja tu esi draudzē, tiec aicinās kā vadītājs, kā gans, un mēs redzam draudzē to nozīmi, mēs redzam, Edvards ir tā, kas gan, jā, mēs te esam, kas kaut ko daram, un arī svētdienas skolā Jānis tagad, piemēram, viņam, man liekas, vairāk, ko ganīt ir šeit nekā, ko mums te ganīt ir, jā. Ka principā sanāk, ka mēs viens otru ganam, ja? Ka mums ir kaut kāds virsvadītājs, un ka es arī pieminēšu vairāk, es to teikuši, ka draudze nav izrāde, ja? Kur kādi uzstājās un kādi ienāk un vērtē. Ka draudze ir, šodien bija labi, šodien nebija tik labi, un tā no 10 doduši 6, ja? 5, 7, kā kur reiz. Un tad mēs skatāmies, tajā draudzē tur ir 8, 9, tad es tur iešu, tajā nav, tur es neiešu. Ka draudze ir Kristus miesa, un ka draudzē Dievs uztic atbildību visiem, kad mēs visi ņemam atbildību. Kādam vienkārši jābūt šeit priekšā, jārunā Dievu, jāskaidro Dieva vārds, ja? Kādam jābūt svētdienas skolā, kādam ir jāvada kāda slavēšanā, kādam vienkārši jāaiziet soliņu, jāparunā ar kādu, klausies. Es zinu, ka tu sastrīdējies ar to. Nekas, nāc iekšā, mēs visi esam kopā, ka mums ir visiem ir tā līdzdalība un mēs esam vienlīdz vērtīgi Dieva acīs. Dieva acīs mēs visi šeit esam viņa avis. Viņš mūs gana. Viņa acīs nav tā, kāds ir tā kā viņa līmenī. Un to mēs varam ieraudzīt, piemēram, Mateja evaņģēlijā 23:8. Tāds arī tāds, barga vieta. Jēzus pats māca, ja? Viņš norāda uz rakstu mācītājiem, uz farizējiem. Un tur ir diezgan daudz, tu vari palasīt gan uz augšu, gan uz apakšu. Mateja evaņģēlijas 23:8. Bet jums nebūs saukties par rabi, jo viens ir jūsu mācītājs, Kristus, bet jūs visi esat brāļi. Jums arī neviens virs zemes nebūtu saukts par savu tēvu, jo viens ir jūsu tēvs, kas ir debesīs. Jums arī nebūs saukties par vadoņiem, jo viens ir jūsu vadonis, Kristus. Ja, kad draudzē nav, viens ir līderis, guru, ja, un pārējie visu ūdeni pienes, ja, lai guru varētu ar Mercedesu braukt. Ja. Mēs redzam to modeli, citur tā ir. Bet tas nav bibliskais modelis. Tas nav bibliskais modelis. Bibliskais modelis, ka mēs esam viena ģimene, viena Kristus miesa. Ka draudzes galva ir Kristus. Ka tas galvenais vadonis draudzē ir Kristus. Kad ir dažādas atbildības draudzē, dažādas dāvanas, ko katrs lieto, bet viens ir vadītājs mums ir Kristus. Viens gans mums draudzē ir Kristus, kas gana visus. Un man bija interesanti, ka viena no tādām slavenākajām draudžu kustībām Latvijā tās ir brāļu draudzes. Ja, brāļu draudzes, un tagad jau viņi ir tā kustība apsīkusi, ja viņi maziņi ir. Un es atceros, es nopirku to grāmatu par viņu vēsturi, man ļoti interesanti bija, patīk vēsturi. Un kā viņi gribēja izvēlēt, viss sanāk, viss pasaules brāļu draudžu kustība, tie vadītāji, un kurš tagad būs galvenais? Un kā izvēlēt? Katoļiem ir pāvests, mūsu Latvijas luterāņiem ir arhibīskaps, katram ir savs tas vadītājs.
Un viņi nevar vienoties, jo viņi lasa Bībelē, lai neviens nav jūsu vadonis, tikai Kristus ir jūsu vadonis. Tad viņi oficiāli ievēlēja pēc statūtiem, ka Jēzus Kristus ir brāļu draugu kustības vadītājs. Ka, viņiem pēc statūtiem ir kā, tā interesanti, ka reāli Dievs ir viņu vadītājs. Tāds interesants tāds vēsturis fakts. Un tad mēs lasām arī šajā kontekstā par mūsu draudzē attiecībām, ka mēs viens otru uzmanam, ja? Viens otru ganam, ja? Jo mēs esam brāļi un māsas Kristu. Ja? Ir arī tāds, arī tāds brīdinājums nopietns. Apustuļu darbi 20:28. Tāpēc sargājiet paši sevi. Apustuļu darbi 20:28. Tāpēc sargājiet paši sevi un visu ganāmo pulku, kur svētais gars jūs iecēlas par sargiem, ganīt Dievu draudzi, ko viņš pats ar savām asinīm iegūs par īpašumu. Es zinu, ka pēc manas aiziešanas pie jums iebruks plēsīgi vilki, kas nesaudzēs ganāmo pulku. No jūsu pašu vidus celsies vīri, atžgārnības runādami, lai aizrauc mācekļus sev līdzi. Mēs redzam, ka draudzē vienmēr ir šis uzbrukums no šiem vilkiem avju, kas ienāk kā avis draudzē. Ja? Kad vai no mūsu pašu vidus celsies kādi, kas gribēs aizraut kādus līdzi, kas gribēs izjaukt šo draudzes vienotību, izraut šīs attiecības. Izjaukt šo biblisko veselīgo mācību. Un mums, kas ir uzņēmušies atbildību, šeit ir jāuzmana. Ja? Jāuzmana. Mums citreiz ir kaut kāds bargāks vārds jāpasaka, ka nē, šis nav pareizais ceļš. Ka, diemžēl arī, ja tu tāpēc arī mēs lasām, kad izsūdziet viens otram grēkus. Ja tu redzi, ka tavs brālis grēko, lūdz par viņu un paņem vēl kādu brāli līdzi un saka, klausies, varbūt, ka šis nav tas pareizais ceļš, ka viens no draudzes uzdevumiem ir arī disciplīna kaut kādā veidā. Kad mēs viens otru uzmanam, kāds ir mūsu garīgais stāvoklis un ka tas palīdz gan draudzē kopā augt, gan neviens nekrīt. Ka nav mums tas viss cerība uz to vienu lielo mācītāju, un ka tas viens mācītājs krīt, un mēs arī tagad sāksim ar Jāni iet, tas mācītājs, kas bija atbraucis toreiz arī trešdien, Stīvens. Viņš tagad mums sāks iet cauri vairākus gadus bibliskais draudzes vadības principi un kā nenoiešu no šī šaurā ceļa, kā vadīt draudzi, tad mēs arī esam ar Jānu cauri to un mācīsimies, kā tas ir, lai tas būtu biblis, lai tas būtu šī veselīgā vide, kuru kad mēs lasām Bībeli, kas saka, jūs pazīst pēc mīlestības jūsu starpā. Ja? Ka tā nav mīlestība, ja viens valda, ja? Kaut kāds viens galvenais, kaut kāds sludinātais, kas valda pār visiem un tur, lai viņam izpatiktu. Ja? Īstenībā seko viņam, nevis Kristum. Ja? Un tad ir tas trešais jautājums, kas man nāca prātā, kad es domāju par ganiem, par Kristu. Un kā jau es teicu pašā sākumā, galvenais varonis, galvenais, tā kā saka, fokus visā mūsu dzīvē, visā mūsu arī draudzes dzīvē ir Kristus. Ja? Un galvenais notikums Ziemassvētkos ir Kristus piedzimšana. Kad Dievs sūta savu dēlu, ka viņš piedzimst, kad mums ir cerība, ka mums ir ka Dievs, mēs redzam, cik pazemīgi, ja, ka viņš noliek šīs pilnvaras, ja, viņš noliek šīs ķēniņa pilnvaras. Un viņš, lai gan mēs zinām, ka Jēzus nebija gans, viņš bija tad namdaris, ja, galdnieks, celtnieks, kā mēs tur tie visi ir sinonīmi, kādus viņš darbs darīja.
Mēs lasām Jāņa evaņģēlijā 10.11. Ko viņš saka par sevi? Es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvi par savu avīm. Mēs tikko lasījām Ecihēla grāmatu. Mēs lasām vecajā derībā, kad atkal Jēzus norāda uz sevi, kā Dievs norādīja uz sevi, ka viņš ir labais gans. Ka viņš garīgi parāda, ka es esmu labais gans. Mēs redzam to kontekstu arī, ka tie rakstu mācītāji jau bija atkrituši no šīs veselīgās mācības, ka viņi bija slikti gan, viņš saka, es esmu labais gans. Mēs ieraugam, varbūt citi jau no galvas zina, šito Psalms 23.1, 23. psalmu. Ko Dāvids saka, tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Un tur viņš atkal runā par to, viņš veda mani zāļainā ganībā, viņš veda mani pie klusa ūdens. Izrādās, aita ir ļoti kaprīzs dzīvnieks. Mūs salīdzina ar aitām, ka aita ir kaprīzs grūti audzējams dzīvnieks. Es vienreiz kaut kādu gadu, 10 atpakaļ, kad es vēl dzīvoju īrijā, es biju mūrnieks un es mūrēju sienu vienam vīram un viņam aitas ganījās. Es viņam saku, es kristietis lasu par tām aitām, mēs salīdzināt ar aitām, mēs esam, ka Kristus ir mūsu gans un mēs viņam sekojam, kad Kristus saka, manas avis dzird manu balsi. Ja? Viņš saka, kā ir tev ar tas jēri, kur tev avis? Viņš teica, tas ir grūts. Tur bez zināšanām, tur aitas, tas ir, tā viņa slimo, tā viņam tur tas ir. Viņš saka, tas ir grūts, tā viņas pazūd. Viņš saka, tas ir grūti, tas tur tev nespīd. Ja tu neesi iedziļinājies, tas tev būs rūpes visu laiku tur. Tur viņam kājas speciāli jāskalo. Un tas bija grūts darbs ganīt aitas. Mēs paskatām arī tā vide, tas reliefs, tā daba, kas tur bija gan Betlēmi, gan vispār ebreju tā ģeogrāfiskā karta, mēs paskatāmies. Tūkstnesis, kalni, klintis. Tur nemaz nevarēja tā viegli ūdeni dabūt. Mēs redzam vairākās vietām Bībelē, mēs redzam gan Mūzu, kas pienāk pie akām, kur tur Midjānas tie priesteri, viņi dzirdīja savus ganāmpulkus. Ka nemaz nav aitām, tā kā mums Latvijā pa pilnam visādu upju un strautiņu un ezeriņu un ūdens tilpju, ka viņam reāli, es tādu nebiju zinājis, ka aita nedzer no strauji ejošu ūdens. Viņam vajag, lai viņš būtu apstājies. Un kad mēs redzam arī tajā 23. psalmā, viņš saka, viņš mani veda pie tā klusā ūdens, ka aita nekad nedzers, kas tur tek no krāna ūdens. Viņam vajag, ka viņš... Un mēs redzam, kad Mūzes aizmuka no Eģiptes, un viņš nonāk tur pie tām akām. Un mēs redzam kaut kādu interesantu tādu lietu, ka sievietes dzirda savus ganāmpulkus. Tad ļoti bieži tas gans bija tas, kas padzirdīja savas avis. Jo tas ūdens bija dziļi pazemē un vienmēr no akas smēla. Un viņš dzirdīja tās avis. Un arī Jēzus mēs redzam, Jāņa evaņģēlijā īpaši viņš uzsver, ka viņš ir labais gans. Viņš ir dzīvais ūdens. Un tad viņš Lūkas evaņģēlijā 15.4. Viņš māca šo līdzību. Ļoti dzirdēt līdzību, Kurš no jūsu vidus, kam ir 100 avis, un kas vienu no tām ir pazaudējis, neatstāja visas 99 tuksnesī, lai ietu pakaļ pazudušai, līdz kamēr tas to atradīs. Un to atradis, tas prieka pilns to ceļu uz saviem pleciem. Un mājās nācis, sacauc savus draugus un kaimiņus un tiem saka,
priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas nekā par 99 taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Kad mēs noklīstam no Dieva, mēs esam grēkos, mēs esam miruši grēkos. Mēs bijām vismaz miruši grēkos. Un man bija tāda sajūta, ka es meklēju Dievu. Bet es nezināju, ko es meklēju. Es meklēju kaut kādu patiesību, es meklēju dzīves jēgu. Un tad, kad es lasu Bībeli, es uzzinu, ka viņš mani meklēja. Un viņš uzdod tādu jautājumu. Kurš no jūsu vidus, kam ir 100 avis, un kas vienu pazaudēts, neatstāja visas 99 tūkstnesī, lai ietu pakaļ pazudušajai, līdz kamēr to atradīs? Iedomājieties, tu esi gans, ja? Tu esi tūkstnesī, un tev viena avs pazudīs. Un tu atstāji visu savu ganāmpulku, visu savu ieguldījumu, savu acu-raugu un ej meklēt to vienu. Nu, nekad tas tā nebūs. 99 tas ir tā kā labākais rādītājs, kāds var būt. 99% ir, 1% nav. Tas jau ir ideāli. Nu, 99% tas jau tā ir, gandrīz 100% tas tā ir ideāli. Tur labi 1% norakstīsim zaudējumus. Bet Jēzus pasaka, ka viņš nav tāds, viņš pavisam savādāk domā nekā cilvēks. Tas ir retorisks jautājums. Kurš no jūsu vidus? Arī tā nedarīt, jo viņš ir labais gans. Tā viena avs, ja viņa pazudīs, viņa nevarēs atrast zaļaino ganību. Viņa nevarēs atrast, kur padzerties ūdeni. Un arī joprojām, es skatījos tajā filmā, joprojām vilki staigā tur pa to Izraeli un ēt tās avis. Mēs varam redzēt, kā mētājās tie karkas. Ja mēs noklīstam no tā kunga, viņš nāk un mūs meklē. Viņš grib atgriezt atpakaļ. Viņš sauca savu balsi. Es tur skatījos tā filmu. Viņš sauc tās aitas, ja? Tur tas tests bija uztaisīts, ka pienāk kaut kādi tie turisti, ja? Viņi pasaka, tas veids, kā tu sauc tās avis, ir piem tās tur. Viņš saka, tu izdari to pašu skaņu, precīzi, un tās avis nenāk. Un tad tam bedevīnam saka, un tagad tu to un tās aitas visas atskrien uzreiz. Ka viņas reāli dzird viņa balsti, viņas zina, kas viņš ir. Un tāpēc ir tas jautājums, kas ir tavs gans? Vai tu klīsti bez gana? Vai kāds tevi gana? Un šeit es nerunāju par cilvēku ganiem. Par taviem brāļiem, māsām, vai es runāju par tavu dvēseles ganu. Vai kāds ir, kas tevi gana? Kāds ir, kas pieskat, kas padzirda? Mums kā tiem cilvēku ganiem, kas šeit ir aicināti, mums ir jābaro ar Dieva vārdu cilvēku. Ja? Mums ir jādod Dieva vārds, patiesība. Mums viens uz otru, tāpēc mēs runājam patiesībā. Himnās, psalmos mēs viens uz otru runājam. Vai tas kungs ir tavs gans? Vai viņš tev gana? Un ja tev šis jautājums ir varbūt tās, es īsti nezinu, varbūt viņš man gana vai nē. Varbūt nezinu. Zini, ka, kur viņš skaidri rāda Lukas evaņģēlijā, viņš ir tas, kas tevi meklē. Ja tu esi nomaldies, viņš tevi meklē. Lai viņš varētu tevi atkal. Jo parasti, kad avs ir nomaldījusies, viņi ir piekusus kaut kur pie klīnas piekritus, tāpēc tik viegli tie vilki viņus var apēst. Viņš viņu ņem un nes atpakaļ uz savu ganāmpulku. Un redzam šo simbolismu, šo dziļo simbolismu, ka gans ir mūsu dvēseles, gans mūsu Dievs, mūsu Kristus. Kas šajā laikā, kad mēs atceramies, mēs skatāmies uz visiem šiem kristīgajiem simboliem, mēs atceramies, mēs atgādinām sev to.
Viņš ir tas, kas mani ved šim zaļajam ganībām. Viņš ir, kas to dara. Un draudzē Ziemassvētkos, man liekas, es nezinu, kurš draudze ir cieta Ziemassvētkos, ka viņi ir atvērti. Un es arī skatījos viens pat mājās par to Kevinu, un viņš skrien no tiem laupītājiem, un viņi jau zina, ka tas ir viņš. Viņš nevar noslēpties no viņa. Viņš tur skrien, tur nevar nekur tikt. Un viena, kas bija atvērta, kur viņš var ieskatīt, tas ir draudze. Viņš ieskrien baznīcā iekšā. Un viņš skatās uz tām bildēm, tur vēl kaut ko. Viena vieta, kur ir patvērties, pie Kristus var patvērties, pie viņa draudzes. Un mēs redzam to simbolismu, kas ir šajā lopkopībā, ja, ka draudzes simbols ir šis aploks, ja, kas ir, ko izmanto, vēl joprojām izmanto tāds aploks, kas ir vai no akmeņiem, vai no vaļņiem, un tur nevar vilki tikt iekšā. Un tas ir tur, kur aitas iedzen, kad vajadzīgs viņus aizsargāt sliktā laika apstākļos, un viņas sadzen šajos aplokos, un šajos aplokos ir tikai vienas durvis. Un tajās durvīs parasti guļ tas gans. Viņš guļ šajās durvīs, jo viņš sargā savus avis. Un Kristus saka par sevi, es esmu šīs durvis. Tikai caur mani var tikt pie tēva. Viņš atkal parāda, ka viņš ir tas gans, caur tās durvis ir viņš, caur kuru var tikt. Viņa draudzē var tikt tikai caur Jēzu Kristu. Un viņš ir šis labais gans. Tāpēc iedrošinu katru vienu un cerams, mums izdosies arī Ziemassvētkos uztaisīt tādu pasēdēšanu, kuru mēs viens otru varam atbalstīt.